Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls Būvinženieris organizēja konkursu Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014, nolūkā veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā. Latvijā energoefektīvāko ēku sāka meklēt pirms 4 gadiem, un tā ideja būtībā radās vispirms ekonomikas ministrijā. Līdz ar to ir aizrauti visi novadi pašvaldības, lai pieteiktu ēkas nominācijām gan industriālām, gan sabiedriskām, gan daudzdzīvokļu, gan renovētām, gan jaunbūvēm, gan vienģimeņu mājām, lai dalītos pieredzē, cik labi ir šīs ēkas pārbūvēt vai no jauna būvēt, labas un efektīvas, kurās pēc tam ir izmaksas ārkārtīgi lētas salīdzinot, kādas bija pirms renovācijas. Tas ir ļoti pozitīvi, ka šī kustība ir jau pār visu Latviju. Energoefektīvākās ēkas tika noskaidrotas vairākās nominācijās. Par energoefektīvāko daudz dzīvokļu ēku Latvijā jaunbūvi tika nominēta ēka Rīgā Akāciju ielā 6. Lūdzam saņemt balvu par pirmās vietas iegūšanu šajā kategorijā projektu pasūtītāju un būvuzņēmēju SIAI celtniecības valdes priekšsēdētāju Andri Bužē. Sakiet, vai ir iespējams daudzdzīvokļu ēkas uzbūvēt vēl energoefektīvākas? Un kādi tie nākotnes izaicinājumi ir? Es domāju, šādas iespējas ir faktiski nebeidzamas. Ja? Protams, tās ir lietas, ko prasa mūsu klienti, jo mēs jau uzbūvējam šīs ēkas ne jau priekš tam, vai paši tajās dzīvot, es domāju, ir celtniecība. Mēs būvējam priekš mūsu cilvēkiem, iedzīvotājiem, pircējiem. Un tā ir viena no tām lietām, ko mūsu pircēji reāli prasa, ja? Kāda šī ēka būs, cik tā būs energoefektīva, kāda ir siltumizolācija, biezums sienās, kāda ir ogi, kāda būs maksājumi par apkuri. Cilvēki ir ļoti zinoši šajā nozarē palikuši, ja? Un viņi tiešām ļoti rūpējās par saviem apkuras rēķiniem, par saviem siltuma rēķiniem un tiešām par to ļoti domā. Nominācijas energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2014 laureāta sveikšanai aicina ekonomikas ministru Vjačeslavu Dombrovski. Pirmkārt, man ir gods pasniegt diplomu par 3. vietu nominācijā energoefektīvākā renovēta daudzdzīvokļu mājā Brīvības iela 28 Jelgava. Šai mājai vēsture ļoti sena. Mēs viņus sākām pierunāt 2003. gadā. Nepagāja 10 gadi, kad viņi tomēr sāka to darīt. Jā, tā kā, blakus ir arī energoefektīvākā ēka pirmā, kas atzīta ir. Viņiem ir kur censties. Un arī mazliet mēs arī to darbu esam ieguldījuši, lai viņus pārliecinātu. Tā kā viss ir dzīvokļu īpašnieku rokās. Jāatzīmē, ka Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde bija ēku siltināšanas aizsācēja Latvijā. Tieši Jelgavā ir pirmā renovētā energoefektīvākā daudz dzīvokļu ēka Latvijā, turklāt ar vācu kvalitātes zīmes apliecinājumu. Šogad šajā nominācijā pirmo vietu ieguva daudz dzīvokļu ēka Liepājā. Savukārt nominācijā energoefektīvākā sabiedriskā ēka Latvijā galveno balvu ieguva Priekulas pirmskolas izglītības iestāde Dzirnaviņas. Jau ļoti daudz gadus atpakaļ mums bija tāda bēda, kad mūsu pirmskolas izglītības iestādē Dzirnaviņas, kurai būvēta 25 gadus atpakaļ, bija dažādas problēmas. Bija augsts, bija bieži ar jumtu problēmas, ar apkurs sistēmu, ar visu, kas tajā bērndārzā ir. Un bērndārzas vadītājas neatlaidībai pateicoties Ines Dalbiņas un tam, kad bija tāda iespēja piedalīties Eiropas Savienības finansēto projektu konkursā, mēs bijām gandarīti, ka uzzinājām, ka mums ir atbalstīts šis projekts. Projekta aptuvenās izmaksas varētu būt apmēram ap 500 000, jo daudzas lietas atklājās veicot šos darbus, kad ir vēl vajadzīgi papildus līdzekļi. Un, protams, kad to darbiņu darot, pašvaldība par labu šim bērndārzam arī atrada līdzekļus un izdarīja visas lietas, lai mūsu mazajiem, mūsu nākotnē tur būtu ļoti jauki un komfortabli. Par energoefektīvāko industriālo ēku Latvijā 2014. gadā kļuva SIA Ciedra ražotne Burtnieku novadā.
Kā jums ienāca prātā tik netipisks risinājums ielikt rūpnieciskā objektā siltās grīdas? Uzņēmumā galvenais ir darbinieks. Un tā kā mēs esam metāla apstrādes uzņēmums, mašīnu būs, līdz ar to cilvēkiem sanāk par to grīdu diezgan daudz arī pārvietoties. Tas bija svarīgi, lai viņiem tā darba vide ir tīra, patīkama un silta. Konkursa laureātu labā prakse un gūtā pieredze ir aicinājums arī citiem domāt zaļi un veidot savu dzīves telpu energoefektīvu. Ne tikai tādā veidā sakārtojot vidi un samazinot ikmēneša izdevumus, bet taupot arī dabas resursus, rūpējoties par kvalitatīvu un ilgtspējīgu dzīvi. Līdzīgi kā Latvijas mežā, arī vairāk nekā 40 hektārus plašajā Mazsilu kokaudzētavas teritorijā galvenais koks ir priede. Ik gadu šeit tiek izloloti tūkstošiem jauno priedīšu stādu, rūpējoties par to, lai arī mūsu bērniem un mazbērniem būtu iespēja atpūsties priežu mežā un pienākot noteiktajam laikam šo priežu koksni liederīgi izmantot. No Mazsilas kokaudzētavas uz mežu mēs aizsūtām vidēji 15 miljonu stādu gadā, kas 60% tā ir priede, 30% egle un 10% bērs. Kā atzīst kokaudzētavas vadītājs, mežs arī bez cilvēka palīdzības spēja atjaunoties, un koksnes ieguvēja nocirstās platības drīz vien aizaug. Tomēr, lai atjaunotais mežs būtu garantēti kvalitatīvs, meža stādīšana labāk ir veikta ar īpašu stādu materiālu, kurš ir daudz noturīgāks pret nelabvēlīgiem dabas apstākļiem un kaitēkļu uzbrukumiem. Jau pēc pāris gadiem izcirtumos stādītās priedītes ir krietni pastiepušās, un katru gadu jaunaudze pieaug gan kuplumā, gan augumā. Tātad 2008. gadā šajā platībā tika veikta kaļcirte, kur pēc 2 gadiem mēs atjaunojām man priedi, un patreiz redzam ļoti veselīga jaunaudze izaugusi ir. Sabiedrībā valda ļoti spēcīgi stereotipi, ka kaļcirte ir kaut kas slikts un mežam kaitīgs. Taču, ja mēs gribam arī nākotnē priecāties par priežu mežiem un iegūt tik vērtīgo priedes koksni, tieši kaļcirte nodrošinās spēcīgas priedes populācijas saglabāšanos. Priedes augšanai ļoti svarīga ir saule, un vietās, kur ir daudz citu koku, priedē ir ļoti grūti ieaugties. Šādās vietās tā parasti iet bojā neilgi pēc izdzīšanas, piekāpjoties bērzam vai eglei. Šeit 10 gadus atpakaļ tika veikta kaļcirte, kas pēc gada tika atjaunot ar priežu stādiem, un, kā redzat, ir ļoti skaista kultūra, kur pēc gadiem būs skaists priežu mežs. Lai vēlreiz piedzīvot olimpiskās spēles, iznāk grāmata Latvija Sočos, kas veltīta 58 Latvijas olimpiešiem, kuri februārī pārstāvēja Latviju 22. Ziemas olimpiskajās spēlēs. Grāmatas 288 lapas puses ir bagātīgi ilustrētas, tās latviešu un angļu valodā stāsta ne tikai par notikumiem olimpiskajās sacensībās, bet arī kā Latvijas atlēti 9 sporta veidos nonāca līdz olimpiskajiem startiem un kādi sasniegumi šajos sporta veidos gūti iepriekšējās spēlēs. Sportistu starti olimpiskajās spēlēs nebūtu iedomājami bez atbalsta. Kopš 1997. gada akciju sabiedrība Latvijas gāze ir Latvijas olimpiskās komitejas atbalstītāja, un šī sadarbība ir kļuvusi par stabilu tradīciju. 2006. gadā uzņēmums sniedza finansiālu atbalstu Latvijas olimpiskās komandas sagatavošanai un dalībai Ziemas olimpiskajās spēlēs Turīnā. Tur tika izcīnīta mūsu valsts pirmā medaļa Ziemas olimpisko spēļu vēsturē. Tāpat, pateicoties Latvijas gāzes finansiālam atbalstam 2004. gada vasaras olimpiskajās spēlēs Atēnās, tika izcīnītas 4 sudraba medaļas. Soču atmiņas jums palīdz saprast, ka viens cikls ir beidzies un ir sācies nākamais. Ka no jūsu darba, no jūsu attieksmes, no jūsu sadarbības komandas gara būs atkarīgs, ar kādu noskaņojumu mēs dosimies uz nākamajām olimpiskajām spēlēm un kādā noskaņojumā atgriezīsimies no tām. Es ceru, ka mūsu sportistu gan jaunība, gan pieredze, gan iepriekšējie panākumi būs labs atspērienu dēlītis tam darbam, ko sportisti jau ir uzsākuši. Un gan treneru, gan sportistu mazrunība par saviem nākotnes plāniem, es domāju, ir labs rādītājs tam,
cik nopietni mūsu sportisti un treneri pieiet nākotnes plānošanai. Es gribētu, lai mēs visi ar aplausiem pasakām sportistiem paldies un vēlam veiksmi turpmāk. Sižets tapis sadarbībā ar akciju sabiedrība Latvijas gāze. Jēkabpilī pilnā apjomā ir atsākušies darbi pie projekta maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija Jaunā, Zemgales un Viesītes ielā. Vairāk stāsta uzņēmuma Jēkabpils siltums valdes priekšsēdētājs Karpenko kungs. Šobrīd mēs stāvam pie tās vietas, kur tiek veikta maģistrālo siltumtrašu nomaiņa. Šogad mēs turpinām pagājušajā gadā iesākto projektu Jēkabpilī. Siltumtrašu nomaiņu Jaunajā, Zemgales un Viesītes ielās. Projekts ir ļoti vērienīgs un ļoti nozīmīgs mūsu uzņēmumam. Projekta koptām runājot latos ir 1 050 000 latu. Projekta nomaināmo trašu kopgarums ir apmēram 1,8 km. Bija paredzēts projektu realizēt pagājušajā vasarā, taču iepirkuma procedūras pārsūdzēšanas dēļ būvdarbi bija ilga, tika uzsākt ļoti vēlu rudenī, un tāpēc mēs nomainījām nelielu posmu apmēram 300 metrus trašu. Pārējais apmēram 1,5 km ir jānomaina šogad. To esam tikko patās nesen iesākuši darīt, un pēc apmēram 2 mēnešiem vajadzētu atjaunot siltuma apgādi tam mikrorajonam, kurš šobrīd nesaņem siltumenerģiju. Siltuma zudumi novecojošās trasēs ir galvenā Jēkabpils siltums nelaime. Un galvenā mūsu problēma, tai mēs pastiprināti pievēršam uzmanību pēdējā laikā un intensīvi mainam siltumtrases, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Šis ir otrs projekts, ko mēs realizējam. Vienu mēs jau realizējam ar Eiropas Savienības atbalstu, un būs vēl arī 3. projekts, ko mēs realizēsim. Tā kā mēs esam veikuši un veicam diezgan lielu darbu, lai samazinātu siltuma zudumus, nomainītu novecojošās trases un mazāk tērētu savu un mūsu klientu naudu, piesaistot Eiropas līdzfinansējumu. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd mēģinām Jēkabpilī darīt. Šā gada 16. maijā kārtējā sabiedriskā transporta padomes sēdē tika skatīts jautājums par pārvadātāju finanšu stāvokli. Šobrīd valstī pārvadājums veids 45 pārvadātāji. Ar 2013. gada 1. janvāri stājās spēkā grozījumi ministra kabineta noteikumos, kuri paredz, ka finansējums pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem netiek atmaksāts pilnā apmērā, bet tiek vērtēts valstī vidējais līmenis un izmaksas, kuras pārsniedz šo vidējo līmeni par 5% un vairāk netiek sektas. Šobrīd ir izanalizēti 2013. gada rezultāti, un mēs redzam, ka valstī kopumā ir 19 uzņēmumi vietējā satiksmē un 3 starppilsētu uzņēmumi, kuriem vairāk vai mazāk šīs izmaksas netiek sektas pilnā apmērā. Vieni ir tādi, kuriem tiešām ir objektīvi apstākļi, vēsturiskie vai kādi citi, kuru dēļ šī pašizmaksa noteiktā sektorā ir augstāka kā citiem. Ir uzņēmumi, kuri vienkārši nezināja, kā viņus skar šo noteikumu vairāk vai mazāk pielietošana, un līdz ar to viņu izmaksas visas var netikt atmaksātas. Un trešie ir uzņēmumi, kuri cerēja, apstrīdēja šos noteikumus un cerēja, ka noteikumi pilnā apmērā nestāsies spēkā, un līdz ar to viņi kaut kādā veidā var turpināt neekonomisko rīkošanos. Ir labi, ka ir sabiedriskā transporta padome, jo no vienas puses ir autotransporta direkcija, kā valsts dotācijas uzraudzītāji un valsts līdzekļu taupītāji, un no otras puses ir pārvadātāji, kuri loģiski grib, lai visas viņu izmaksas tiktu kompensētas, kā to paredz jau 2008. gadā noslēgtie līgumi. Šī gadījumā sabiedriskā transporta padome ir vairāk vai mazāk šķīrēja tiesas, tāds orgāns, kurš izskata mūsu, varbūt atsevišķos gadījumos arī dažādos skatījumus un mēģina kopā ar mums, ar autotransporta direkciju un kopā ar pārvadātājiem panākt to, lai sabiedriskā transporta nodrošinājums netiktu pārtraukts. Pārvadātājiem varbūt nepatīk šī situācija, bet mēs esam diezgan precīzi izpildījuši ministra kabineta uzdevumu atrast neefektīvākos posmus, atrast tos uzņēmumus, kuri kāda iemesla pēc ir mazāk efektīvi, un tagad strādāt vairāk vai mazāk tieši ar šiem konkrētajiem uzņēmumiem.
Iestājoties siltam laikam, īpaši uzmanību vajadzētu pievērst savām kājām. Hroniska venoza mazspēja sākas diezgan nemanāmi ar subjektīviem simptomiem, kuras pacients kājās var sajust dienas beigās – smaguma sajūta, tirpšana, sāpīgs nogurums. Šie simptomi norāda, ka slimība ir sākotnējā stadijā, kad vēl nav redzama vai taustām varikozu vēnu. Pārbaudot asins analīzes, izdarot nieru ultrasonogrāfijas, kardiogrammas, konsultēties ar kardiologu, mēs varam novērtēt sirds stāvokli. Nodoties pie flebologa, ar aparāta palīdzību mēs izsekojam vēju gaitai, vai nav trombozes, vai darbojas vārstulīši pareizi. Un tad mēs varam uz to secinājumu balstoties, mēs varam nozīmēt terapiju. Franču ražotājs Innotek piedāvā flebodiju, medikamentu, kas atvieglos ikdienu. Gatavot šis medikaments ir no citrusaugļu mizām. Un šeit ražotājs ir koncentrējis šo labo vielu diosmīnu, kas ir apelsīnu mizās, un radījis medikamentu, kas palīdz situācijās, kad ir vēnoza mazspēja, akūta hemoroidāla krīze, limfas sistēmas mazspēja, vai kā papildu terapiju var izmantot medikamentu arī kapilāru trausluma gadījumā. Līdz ar silto laika iestāšanās sāsinās arī proktoloģiskās lietas. Tas ir hemoroidāla mezglu iekaisums. To atkal veicina mazkustīgs dzīvesveids, ilgstoša sēdēšana, karstums un arī nepiemērots apģērbs. Medikaments flebodija ātri samazina akūtu hemoroīdu iekaisumu simptomus, atvieglo sāpes, samazina dedzināšanu, aptur asiņošanu jau 3 dienās. Medikamentu lieto 2 līdz 3 tabletes dienām, ēšanas laikā 5 dienas. Ja ārsts nozīmējis, drīkst lietot grūtniecības laikā. Savukārt pie venozas mazspējas pietiek ar 1 flebodija 600 mg tabletu dienām, lai ievērojami samazinātu simptomus.